Labdien, mīļie Vitabiotikas klienti! Šogad, kad zāļu ražotāja firma Vitabiotikas svin savu 40 gadu jubileju, mēs vēlamies pateikties jums visiem par to, ka bijāt mums uzticami un iegādājieties mūsu ražotos specializētos vitamīnus un uzturu bagātinātājus. Daudzi no mūsu vitamīniem un uzturu bagātinātājiem, tādi kā piemēram Kardiois vai Pregncare, ir palīdzējuši atgūt un saglabāt veselību daudziem cilvēkiem arī Latvijā. Šogad, kad Vitabiotikas svin savu 40 gadu jubileju, mēs arī jums, mūsu dārgie klienti, vēlamies dāvināt kādu dāvanu. Kurš brauks braucienā uz Taizemi, Inga? Tas uzzināsim. Kas ir tas laimīgais, kura kupons tika Ingas rokās? Tagad viņš ir manās rokās. Tā. Nav tik viegli atrast. Tā. Un laimīgais vārds un uzvārds, kuru varēs arī ņemt līdzi vēl kādu savu draugu, cerams, ka viņš arī ir Vitabiotikas klients. Tātad laimīgais ir Līga Alberliņa no Ogres. Nu ko, piezvanīsim Līgai. Labdien! Vai es lūdzu runāt ar Līgu Alberliņu? Viņš zvan dakars mājas no firmas Vitabiotikas. Es jums zvanu tādā jautājumā, ka jūs esat atsūtījusi kādu kuponu uz firmu Vitabiotikas. Vai jūs ziniet, ka firma Vitabiotikas kaut kāds 14 gadu jubileju? Vai jūs gribētu saņemt kādu dāvanu? Tagad jūs atsveic, jūs, tagad kādu līdzpaņu, būsiet uz Taizemi. Jūs domājat, ka ir tāds rādio, kas būs izāzē tagad tiešajā ēterā? Vai jau kādreiz gadās? Nē, šoreiz jūs netiekat izāzēt. Es jums tikai nevaru vēl patreiz pateikt tās lidojuma detaļas, jo arī no Lietuvas un Igaunijas cilvēki lidos. Un tad, ja sakot, mēs tam ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, un tad mēs jūs informēsim. Es ceru, ka tas ļoti ilgi neievilksies, bet es tiešām man grūti pateikt, bet tas droši vien nebūs rīt vai parīt. Nu, gan jau jūs. Tas ir dienā, kā tad bija rakstīts, es arī neatceros. Man liekas, ka bija nedēļa vai 10 dienas. Bet, nu, tad jau tās jau viss ir detaļas. Galvenais, ka jūs esat uzvarējis un ar to mēs tas arī atceros. Nu, lietojiet Vitabiotikas vitamīnus, jo tas ir paša labākie, vai ne? Ko jūs lietojāt, ja drīkst zināt? Vēl mūmeni, jā, tātad. Divas lietas gan vēlmeni droši vien. Un tad viss kārtībā. Nu, tad jūs ar divas lietas arī darīsiet būtības. Tev ir aizliedojums. Nu, rekā. Jā, nu. Tad ir vakāns. Labi. Vēlreiz apsveicu, ja šis ir mans tālrunis, ja jums kaut kāds jautājums, jūs variet man zvanīt, bet tad es, protams, ka es atvainoju, ka tas ir apsveicu. Labi, visu labi. Tā.
Loterija ir noslēgta. Rīga loterija.